smalki kā dubļi uz viņas ceļgaliem. Dubļi pēc viņas lūkšanām. Labdien visiem jums! Dienas šodien skaisti Portugālē teikt plus 18 grādi. Bet šodien es jūs vadīšu vienā ceļojumā. Ceļojumā, kā mēs brauksim uz kādu tālu vietu. Brauksim uz Varanasi. Mēs brauksim uz Varanasi kopā ar Donu Artušīgerei un kāpēc tad tieši ar viņu. Jo pirmkārt man ļoti patīk. Bez sarunām ar sevi pašu. Notikāji, es teiktu, ka viņš ir viens no Latvijas labākajiem. Lai tik līdz Varanasi, mēs izbrauksim cauri 3 galvenajām, var teikt, Latvijā. Instagram, Facebook un Twitter valstīm. Braucam! Taču mums ir jāuzmanās, jo informācija, kas tiek publicēta sociālo tīklu profilos, jāuztver kritiski, jo internets ir tā vieta, kurā ir visvieglāk manipulēt. To uzsver Suzana partneri grāmatā Future Media Identification. Varētu teikt, ka Dona digitālā identitāte ir veidota pēc pilnās identitātes brīdi, taču tā nav, jo tā balansē starp pseido identitāti un pilno identitāti. Pirmā mūsu piestātne ir Instagram, kas tika iecerēts kā veids, ar kur palīdzību cilvēki, kuriem ir apusēji interesi, var dalīties ar savām bildēm, tādējādi radot sajūtu, ka pasaules cilvēki kļūst tuvāki viens otram ar bilžu palīdzību. Dona Instagram raksturo šādu lielumu: 21,000, 3/7, daba, koncerti, slavenības, kišmiš un tāds es esmu. Profils Latvijas slavenību vidū ir ļoti populārs. Viņa kontam seko 21,000 lietotāji. Katru nedēļu Dons savā Instagram profilā ievieto vismaz 3 bildes, tāpēc var teikt, ka viņš noteikti ir aktīvs lietotājs. Daba viņam arī ir tuva sirdī, tāpēc nerad parādās bildes ar skaistiem skatiem. Dons ir aktīvs mūziķis, kurš Latvijā daudz kur koncertē, tāpēc foto uzņēmumu kā neatgriežama atmiņa tiek saglabāta sociālajā vidē. Pašbildes ar Latvijā slaveniem cilvēkiem aizņem lielu daļu no bildēm. Bildēs redzam gan Ieva Karēvica, Inters Busuls, Artūrs Irbs, Renārs Zeltiņš 2 reizes un vēl arī daudz citi. Lai savu profilu padarītu interesantāku, ir bildes no ikdienas, ar kurām atdzīvina Dona sociālo vidi. Ar dažādu citātu palīdzību profils kļūst personīgāks. Tādējādi viņš parāda arī savas personības un uzskatu šķautnes. Centos sazināties arī ar pašu Donu, lai uzzinātu pēc kādiem principiem, tad viņš publisko informāciju sociālajos portālos. Taču, diemžēl, viņš šobrīd atrodas atvaļinājumā. Par šī brīža aktivitātēm viņš arī stāsta savā Instagram kontā, kas jāpiebilst arī ir laikotākā bilde viņa profilā. Nākošā pietura ir Facebook valstība. Davida Kirkpatrika grāmatā Facebook efekts Marks Zukenbergs ir teicis, ka viņš šo portālu radīja tāpēc, lai uzlabotu cilvēku dzīves sociālajā jomā, kam es noteikti varu piekrist. Facebook lietotājiem paver vairāk iespēju komunicēt ar cilvēkiem nekā Instagram, un viena no tām ir šērot, kuru nelaiž garām arī Dons. Viņa Facebook lapu raksturo šādu lielumu: 16,000, šēri, upcoming events, albumi, liela izmēra video un kaut kas, kur pieķert acis. Kas tu būtu, ja tu nebūtu dziedātājs? Nezinu, droši vien, ka sportists. Nu, visdrīzāk. Dons daudz izmanto iespēju dalīties ar citu portālu informāciju, kas bagātina lapas saturu.
Šeit viņam ir arī iespēja ievietot informāciju par saviem koncertiem, tā visu laiku turot savus sekotājus lietas kursā. Atskats no koncertiem arī šeit ir iespējams publiskot video formātos. Tas parāda cilvēkiem virtuāli būt klāt koncertos vai arī vienkārši gremdēties atmiņās. ShareDons izmanto arī, lai parādītu citiem interesantas lietas saistībā ar viņu, piemēram, viņa dziesmas cover versijas vai interesantus notikumus koncertu laikos. Kur skrīt, tā rit mūžībā, tik smuki rīt. Pēdējā piestātnē, jeb Twitter, Artūrs ir paslēpies zem lietotāja vārda Dons Tvīto. Portālu viņš principā izvēlas savām sarunām ar faniem, piemēram, pasakot viņiem paldies par koncertu un kā viņam patika publika, kā arī atsaucoties uz citiem sociālajiem portāliem, iepriekš minētajiem Facebook vai vietnei Instagram. Varētu teikt, ka digitālajā vidē Donam iezīmējas koplietojamā identitāte. Info ir viena, taču izpildījums mazliet atšķirās. Mūsdienās slavenībām ir jāspodrina savs tēls arī interneta vidē, ko viņš dara ļoti veiksmīgi, aktīvi lietojot populārākās vietnes. Dons aktīvi seko līdz tam, kā cilvēki seko līdz viņa gaitām, tāpēc var teikt, ka arī viņš seko līdz tendencēm un dara to ļoti veiksmīgi. Esam jau pašā ielas galā, kas nozīmē, ka esam klāt arī mūsu galamērķī. Ceru, ka jums patika.